jautājums, vai viņi augšā gaida to iemiesošanos ar nepacietību, vai tā kā darbs? Tas ir kā darbs. Neesmu vēl pamanījis, ka kāds ļoti tiektos skriet lejā. Jo nav viegli. Bet ir interesanti arī tas, ka mēs nepiedzimstam tikai uz zemes. Man ir bijuši cilvēki, kas stāsta tādus stāstus, ka man vienkārši liekas nopietnas eksistē. Tiešām, ka eksistē citas planētas, citas civilizācijas. Tas viss tiešām pastāv un ir dvēseles, kuras uz zemes nejūtas īpaši labi. Viņas te ir iemestas, tāpēc, ka viņām ir jāskolojas, jo cik ilgi lidināsies ar kosmosu kuģi pa kosmosu, un kad nekādas izaugsmes nav, un viņas te iemet, un viņi jūtas diezgan sveši. Ir tāds, varbūt, noteikti kādam ir kāds pazīstams cilvēks, kurš saka, ka viņš nejūtas kā no šīs planētas, un ka viņam te ir slikti, un viss nepatīk, un nejūtas kā mājās, un cenšas darīt šo un to, un viss nekas nav labi. Tāpēc, ka viņi nav pieraduši šeit, jo ir daudz citas planētas, kur var dzīvot, kur ir vieglāk. Zeme ir tāda ciešana vieta, bet ļoti ātri dvēseles aug uz zemes, un attīstās ātrāk par citu. Jo šeit ir visādas mācības, un tā kā, tādas ļoti traumatiskas, protams, mācības. Man, piemēram, patīk uz zemes. Jā, man patīk to arī iet. Es uzskatu, ka tas ir labs veids, kā sev izspēlēt, lai ātrāk attīstītos. Bet, jā, mēs visi periodiski pārdzimstam uz citām planētām, lai atpūstos. Un mēs varam arī ilgi nepārdzimt. Ir bijis ļoti grūti dzīve, ir dvēseles, kuras izdomā, ka viņas nepārdzims ilgi, ļoti ilgi. Bet, jo mēs ilgāk nepārdzimstam, jo mēs tā kā kavējam ilgāk savu izaugsmu. Bet tā skriet ik pēc 100 gadiem un pārdzimt arī nav pareizi, jo nepaspēja neko sagrumot, nekas nenotiek, sākas traumas un tā kā traumatiskas reakcijas paliek. Atkal ir slikti. Jo ilgāk vēl garumā, jo vairāk viss nosēžas, aizmirstās un pazūd.